šeit klāt. Tāpat arī jaunā 10. klase un visi 9. klašu skolēni. Man liels prieks jūs visus šeit redzēt. Un redzēt, ka jūs te stāvāt tādā skaistā, vienotā lokā. Man pat ienāca prātā pirms daudziem gadiem, kad Latvija, mūsu neatkarīgā Latvija, virzījās uz neatkarību, bija tautai tāda tradīcija. Nostāties, lapus saņemties rokās, un tad pāri visai Latvijai gāja daļa no valdības ceļa. Noteikti klātesošie vecāki to atcerās. Un šodien mēs visi šeit esam tādā skaistā ceļā uz rītdienu, ceļā uz zināšanām, uz izglītību. Un es ļoti gribu izteikt tādu cerību, ka jūs, cienījamie vecāki, atvainosiet mūs par to, ka skolas aktu zāle ir mazāka nekā sporta laukums, bet es ļoti ceru, ka visi ir pirms vietas. Un es ļoti ceru, kā to uzticību, ar kādu jūs šodien atnācāt uz skolu un atvedāt savus bērnus. Ar to pašu uzticību jūs nāksiet šeit pie mums uz skolu 1, 2, 3, 5, 10 un visus 12 gadus. Man ļoti gribētos tam ticēt. Un šodien, sākot mūsu jaunamācību gadu, lai skan mūsu latviešu tautas lūgšana. Dievs svētī Latviju! Gadā. Mūsu skolas saimē šogad ir piepulcējušies 60 skolēni. Tas ir skaita ziņā, bet kā viņi pa klasēm izvietojas, tas ir savādāk. Šogad mums skolā mācīsies 1125 bērni. Tas ir ļoti liels skaits. Pirmajās klasītēs pie mums skolā sāks mācīties 120 bērni, 4 klasītes. Es ļoti ceru, ka viņa mācību gaitas uzsāksies veiksmīgi, un viņi ātri vien mācīsies, lai jūsu bērni, cienījamie vecāki, mūsu skolā iegūtu vajadzīgā līmeņa izglītību. Tagad es jums gribu stādīt priekšā. Mīļie skolēni, cienījamie kolēģi, vecāki, es sveicu jūs jaunajā 1998. 99. mācību. Un mēs ļoti ceram, ka šajā darbā malā nestāvēs arī mūsu vecāki. Es aicinu visus mūs uz kopīgu sadarbību. Un tad mēs sasniegsim to, ko vēlamies, un būsim appusēji apmierināti. Lai mums veicas!
aicināšu mūsu 12. klases skolnieku Aleksandru un 1. klases skolnieci, kāds vārdiņš? Madara. Lūdzu. Labdien! Mūsu skolā ir sācies jauns mācību gads. Citiem tas ir pirmais mācību gads mūžā, citiem pēdējais, bet citiem kārtējais ikdien darbs. Un es jums gribētu novēlēt šajā gadā būt stipriem un tomēr iegūt jaunas zināšanas. Paldies jums! Ādacē uz vāka, šodien gājās iet, tātad rudens sākas, laiks ir skolojiet, acis augas grāmatā, rokas glāsta vāgu. Tagad tu man būsi tā, ka tos prasu nāku, vienmēr tevi ņemšu līdz tā kā savu draugu, tev man tagad jāpalīdz, vai vēl lielāks augtu. Burtnīcas un grāmatas 1. klases solā. Nu, tu neesi vairs maza. Es jau eju skolā. Tā gads aiz gada aizvadīts no zvana līdz zvanam. Kaut nu mēs kā zvārguļi tik klusi neizskanam. Mēs varam uzskatīt, ka zvans ir izskanējis. Ir teikts, ejiet, sāciet un mācieties. Bet kad tas varētu notikt? Noteikti ir vajadzīgs skolotājs. Es jau pieminēju, ka mūsu skolā darba gaitas ir sākuši vairāki jauni kolēģi. Un tālūk, skolotāja Valda Sprukule mācīs 1. B klasīti. Tālāk jūs te priekšā kopā ar administrāciju redzat vairākus jaunus kolēģus, kuri arī mūsu skolā uzsāks savu mācību un audzināšanas darbu. Skolotāja Agita Pļaviņa, vācu valodas skolotāja, skolotāja Eva Burvāne ir atgriezusies mūsu skolā un būs 1. klases audzinātāja, skolotāja Sanita Līve, mūzikas skolotāja. Un ja kādām būs sliktāk ar valodiņu un būs grūti lasīt un rakstīt, tad noteikti palīdzēs skolas logopēde Silva Vīkina. Protams, skolā būs vēl daudzi citi jauni skolotāji, bet viņi acīm redzot gaidīs uz kabinetos. Es gribu novēlēt jums labu veiksmi. Un, ja kādreiz neveicas, paturiet prātā, ka skolotājs ir draugs. Ejiet, prasiet padomu un nekad nenoklusējiet to, ka jums ir grūti. Un, mīļie vecāki, ja ir tiešām problēmas, un ja mums ir kaut kādas nesaprašanās, nāciet vienmēr uz skolu. Es esmu pārliecināta, ka kopīgu valodu ar jums un jūsu bērniem mēs atradīsim.